Interesantā seno un mūsdienās tapušu lietu pasaulē nokļūstam Vidrižos, apciemojot kalēju Kaspara Auzas darbnīcu Kalna kalēju un turpat blakus iekārtoto muzeju. Kaspars Auza ir rīdzinieks, taču savu darbnīcu Vidrižos uzcēlis pirms vairāk nekā 10 gadiem, kad meklējis vietu, kur strādāt, kur ir plašums un nav jāuztraucas par troksni, kas kalēju darbā ir neizbēgams. Visi darbi tiek darīti uz pasūtījumu, vai tas ir guļbūvēm, kamīnu lietas, interjeram, dārzam, restorāniem, uz pasūtījumu. Ir daudz darbi, kas ir strādāti Latvijā, gan restorānos publiskajā telpā, tur Lido restorāni, Rozengrāls, Black Balzāms, Vecrīgā, dažādi, un privāti cilvēkiem. Un tas, ko jūs te redzat, teiksim, ir lietas, kas ir izdarīts. Lielākā daļa, protams, viss ir pie cilvēkiem projām. Kaspars Auza pie sevis labprāt pieņem arī ekskursantu grupas, skolēni brauc kaltu nagaliņas, tāpat īpaši uzdevumu izdomāt jaunajiem pāriem. Kalējs atzīst, ka mūsdienās šis arots vairs nenozīmē tikai praktisku, sadzīvē nepieciešamu lietu izgatavošanu, bet gan vairāk mākslu. Šis ir grils. Viņš ir cilvēkiem ar lielu apetīti vai arī mazam krodziņam, ja? Kur, teiksim, kur ir kalti iesmi kalti no nerūsējušā tērauda, lai saglabātu vitamīnus un garšas īpašības. Un šeit to visu var cept. Un apakšā ir malciņi, un šeit var gatavot gaļiņu un likt. Tāds, liels darbs. Bet, ir lietas, ko nevar nopirkt veikalā vienkārši. Tāpatās rekī bļodi, teiksim, šis te ir radīts, pašreiz nav ūdens iekšā. Tad, kad jaunie pāri pastrādājuši, viņi šeit noskalo rokas. Vasarā var ielikt ziedus, ziemā var iepeldināt peldošās sveces, un būtība ir tāda, ka šī ir melnā keramika, ko ir izgatavojusi Ingrīda Žagata. Ja? Un šeit ielijot ūdentiņu, ja? Tad, kad rokas ir noskalots, tad atkal izraujot šo te korķīti, ja? Korķīti var to ūdeni noliet, nav jāskrien visu bļodu projām. Un tās lietas ir radījušās vienkārši, pēc idejas. Ir bieži vien, ka es ieraugu kaut kādas lietas un tikai tad attīstās, kā to izdarīt. Īpaši kalēja aizraušanās ir senās koka lādes un to atjaunošana. Šīs ir lielākas lādes, šīs ir pūrlādes. Ir ar pusapaļu vāku, ir ar taisnu vāku, un viņas tiek vai saglabājot, ja viņai ir interesanta tekstūra, teiksim, tādas, kādas ir, un uzliekot apkalumus. Vai arī, teiksim, viņas var ar linējas krāsām apgleznot. Ļoti daudz redzams Latviju tautas rakstos vienkārši ir pa visiem novadiem, kādas ir, un tātad apgleznot un apkalt. Un viņām ir otra elpa, teiksim. Vecās lādes ir īpašas ar to, ka viņām kādreiz taisīja šo te bezdelīgas stūrīti, šo te salaidumu. Mūsdienās vairs neviens ar to negrib nodarboties, visi grib pa vienkāršo, vienkārši saskrūvē kaut ko kopā, to kasti nosauc pa lādi, un tāpēc viņas ir. Vecās lādes ir pareizā laikā koks, cirsts un likts, un viņas kalpo vēl ar vienu. Pati kalēja darbnīca ir būvēta no jauna, taču tai blakus esošā 200 gadus senā akmens ēka, kas celta vēl Pētera I laikā, savulaik kalpojusi kā labības magazīna jeb noliktava. No ēkas abos stāvos iekārtots kalēja lietu muzejs, Kaspars savācis patiešām plašu kolekciju ar priekšmetiem, ko darinājuši senie aroda meistari. Senas piekramās atslēgas, vēlukturi, trauki un daudz kas cits, un par katru lietu ir arī kāds stāsts. Bērniem stāst par to, kad bērnu grupiņas atnāk. Viņiem, protams, ir zināms, kas ir lielākais laupītājs uz jūras, kapteinis Āķis, kuram bija viena kāja, tāpēc arī zābaks ir viens. Bet īpaši uzmanība jāvērš uz to, ka šeit ir koka nagliņas, špīles, ja? Tāpēc, ka lai jūrā viņas nerūsē un viņas ūdenī uzbriest. Ja? Tad ir milzīga lāde, kas ir bijis kā seifs. Viņi demolēti nonākusi pie manis un vesela viņa nav. Bet šeit ir tā, ka bija jāzina, ka šeit uzspiežot mazu knipsīti varēja atvērt šo, tikai tad varēja ielikt atslēgu, un tad ar vienu pagriezienu viss šis te nostrādāja pret visām šīm te maliņām apkārtē lādē. Viss bija sajūts kopā, un šādas lādes ir redzamas gan Vēstures muzejā,
gan Zviedrijā, Dānijā. Viņas var būt garākas, īsākas, bet šis te pinums viss. Tad ir priekšā bijušas atslēgas vēl piekaramās. Un kaltie rokturi, viņi jau tukši jau ir ko nest, kur tā vēl pilna. Tad ir dažādas skrūves, kas ir taisītas. Šī skrūve ir īpaši ar to, ka viņa 80. gadu beigās prezidenta pilī, Daugavmalā vecīgā, tika mainīta balsti apakšējie pamatos. Un pie restaurācijas vienkārši tur ir milzīgi ozolkoka baļķi, kā pamati. Un viņi ir sajūgti kopā ar milzīgām kaltām skrūvēm. Tas nozīmē, ka šī ir tikai daļa no skrūves, jo viņi nolūzus, ja? Ka kalējs iedzinis 4 rievas, to visu savērps, ja? Un tad caur tiem abiem tika izskrūvēts cauri un tikai tad uzgrieznis cauri. Un par cik šī ir tikai daļa, tad mēs varam iedomāties, kāda tur ir apakšā ozolkoka pamati, ja? Nu, šī jau ir dāma pasaule. Tā uz kalējiem neatiecās, bet bet ir dažādi instrumenti. Re, kur 60. 70. gados bija, atcerieties, frizūriņas dāmām tādas, ka šeit bija 4 tādas loķītes, ja? Tad šo uzlika Mati Mitri, uzlika uz plīts, viņš uzsila, un ar vienu šādu saspiešanu, bišķi pagaidot, viņš izžuva uzreiz, tu dabūni uzreiz 5 smuks rullīšus, ja? Nu, tad ir, šis ir pazīstams, nekas jauns, tikai vadiņi nav. Dzirdēt šos un daudzus citus kalēja lietu stāstus, pamēģināt pašiem, cik tas ir viegli vai grūti izkalt naglu vai pat pakavu, un satikt īstu šī aroda meistaru Kasparu Auzu Vidrižos, varēsiet iepriekš savu apmeklējumu piesakot un dodoties ciemos.